Un tagad es vēlētos pateikties jums un doties tālāk. Kristīna Malnača ir atgriezusies mūsu studijā. Kristīna, liels prieks, ka šis aplis jau ir noslēdzies, un tagad, lai parunātu vairāk par to, kas ir, ko mēs runājām, tad mēs runājam par to, kāda ir projekts 2024. gadā, un varbūt jūs varētu īsumā cilvēkiem, kas tagad ir pieslēgušies, jūs varētu rezumēt, kas ir galvenais, ko mēs uzzinājām šajās 3 sesijās par vispārējo projektu attīstību un kādas ir iesaistas iespējas, ko klausītāji varētu pēc šī webināra paņemt mājām. Kā šodien dzirdējām, Rail Baltica projekts ir ļoti liels projekts. Tā ir liels infrastruktūras projekts, ļoti sarežģīts. Darbības turpinās visās 3 valstīs, un tās ir dažādi veidi darbības. Latvijā, piemēram, galvenais koncentrējamies uz pasažieru staciju būvniecību. Mēs sāksim būvēt galveno līniju. Līdzīgi dzirdēt, kas notiek Igaunijā un Lietuvā. Notiek ļoti daudz lietas. Mums ir ļoti laba kolēģi visās 3 valstīs, ļoti labas kompānijas, piegādātāji, līguma uzņēmēji, kas palīdz mums virzīties uz priekšu. Un ir jāpaturprātā, ka mums ir šis mērķis 2030. gadā sasniegt, un es esmu pārliecināta, ka mums tas izdosies. Taču mēs nedrīkstam palikt lēnāk, mums ir jāturpina koncentrēties, piedalīties visi, cik vien varat. Mums ir jāpakliecinās, ka mums ir stabila naudas plūsma mūsu ieguldījumiem, ka mums ir pietiekami daudz resursu, dažādi veidi resursi, kas ir nepieciešami, un tad mēs noteikti būsim veiksmīgi. Lūdzu, palieciet tuvu, Rail Baltica, sniedziet savu atbalstu, un tad es esmu pārliecināta, ka mēs sasniegsim mērķi 2030. Paldies! Vēlos vēlreiz atgādināt, visi materiāli būs pieejami mūsu mājaslapā, sociālajos tīklos, arī ieraksti. Ļoti priecīgi redzēt, ka vēl projām šeit ir dalībnieki, ir interesi, un es vēlētos pabeigt ar mūsu, it kā saldo ēdienu, noteikti prioritāti mūsu projektam. Tā ir tēma, par ko, pie kā esam strādājuši, taču par to nav bijusi daudz publiskas komunikācijas par esošo statusu. Kristīna, jūs kā šīs tēmas līderi varētu mūs ievadīt par to, kāda ir Rail Baltica pozīcija attiecībā pret ilgspējīgu attīstību. Tad arī, lūdzu, varbūt jūs varat dot kādu ievadu. Turpināsim ar diezgan jaunu tēmu, es teiktu, kas nav tikus daudz iztirzēta Rail Balticā. Tas ir mūsu piedevums ilgtspējībai attīstībai, kā Rail Baltica var un kā tā jau sniedz pienesumu ilgtspējīgai attīstībai. Mūsdienās ilgtspējīga attīstība tiek uzskatīta par vienu no lielākiem globālajiem izaicinājumiem, ar ko saskars pasaules šobrīd. Dzelzceļš ir zaļākā un tīrākā transporta veids. Dzelzceļš spēja radīt ilgtspējīgu ekonomiju un dzīves stilu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir Rail Baltica projekts, kas noteikti nesīs pienesumu ilgtspējīgai attīstībai. Un šodien mēs vēlētos iepazīstināt jūs ar to, kā Rail Baltica var palīdzēt un palīdz un pienes ilgtspējīgai attīstībai. Šodien mums būs paneļa diskusija, arī ar dažām īsām prezentācijām no dalībniekiem. Es esmu lūgusi man pievienoties 2 no maniem kolēģiem. Šeit studijā mums ir Iveta Jēgere. Viņa ir teritorijas plānošanas un vides grupas vadītāja.
Kompānija RB Rail. Papildus online mums ir kolēģis Stefano Manso, kas ir transporta ekonomists, un arī projekta pārvaldnieks attīstības izpētē. Papildus mēs esam lūguši pievienoties vienam no mūsu konsultantiem. Šajā paneļa diskusijā Kamilu Vu, kas ir vice prezidents CPCS konsultēšanas kompānijā, un šobrīd ar mums tu strādā pie šīs tēmas. Ievadā es vēlētos jūs informēt, ka pagājuši gadu mēs sākām izpēt par to, kas mums palīdzētu saprast un veicināt ilgspējīgu projektu būvniecību un ilgspējīgas Rail Baltica projekta darbību. Izpēt sākām, lai nodefinētu ilgspējības principus, kuriem mēs vēlētos sekot nākotnē, un kuriem mēs jau sekojam, kā arī, lai apzinātu jaunu labos piemērus, kas šobrīd jau ir Rail Baltica projektā, ilgspējīgai attīstībai. Mēs vēlamies arī radīt matriks, kas mums palīdzētu uzraudzīt mūsu pienesumu ilgspējīgai attīstībai, lai mēs varētu novērtēt projektu veiktspēju no šīs perspektīvas. Kā pirmajam runātājam es vēlos jautāt manam kolēģim Stefano, lai paskaidrotu vienu no aspektiem, kas palīdz mums sasniegt ilgtspējības mērķus. Lielākais, kā Rail Baltica ir ar elektrības pieslēgumu, nākotnē, kā mēs varam pienest ilgtspējīgai attīstībai kontekstā par enerģijas izmantošanu. Lūdzu, Stefano. Jā, Kristina, thank you. Paldies. Es vēlos dalīties ar video. Es ceru, ka jūs varat redzēt manu prezentāciju un mani labi dzirdēt. Super. Tieši atbild uz jūsu jautājumu par šīs prezentācijas tēma ir atjaunojamā enerģija, lai radītu ieskatu tajā, kā atjaunojamā enerģija, kāda tā ir loma Rail Baltica projektā, ar uzsvaru uz to, kā tas palīdzēs īstenot ilgspējības principus. Baltica has like a different sort of policy in terms of sustainability, but certainly one that we cover Baltica Global Project Green Vision. Rail Baltica ir stratēģija, ko mēs saucam par projektu zaļo vīziju, un tad ir dažādās zonās viena, kas ir svarīga šai īsai sarunai. Ir trešais punkts, ko esmu izcēlis, un tas ir par ilgspējīgu enerģijas avotu izmantošanu gan būvniecības, gan darbības posmos. Tātad Rail Baltica radīs pilnīgi elektrificētu infrastruktūras tīklu. We'll show later. Currently, there is, let's say, the extra demand that šobrīd ir papildus pieprasījums atjaunojamas enerģijas zonā, ko radīs Rail Baltica. Tātad, lai radītu papildus investīcijas atjaunojamā enerģijā, un tas radīs daudzus ieguvumus saistībā ar ilgtspējību. Tad vides ilgtspējība saistībā ar gāzu emisiju, taču tad arī palīdzēs sociālo-ekonomiskos aspektos.
atjaunojamās enerģijas industrijai Baltijā. Rail Baltica plāno, ka tā pilnībā izmantos atjaunojamo enerģiju, atjaunojas elektroenerģiju, un tās tiks izmantot 293 kilomegavati enerģijas katru gadu. Un tas novedīs pie tā, ka tiks palielināts enerģijas apjoms Baltijas reģionā. Šobrīd šāds palielinājums piegādē nav pieejams, tātad tas būs jātīsta Baltijas reģionā. Tas kopumā atbalstīs pārmaiņas ilgspējības virzienā, piemēram, palielinot miksētu enerģiju piegādi, kas, protams, būs pieejama ne tikai Rail Baltica, taču ar citiem projektiem Baltijā, un tas ir arī saistībā ar Eiropas Savienības projektiem. Mēs samazinām Baltijas reģionu atkarību no ārējiem enerģijas avotiem. Mēs, protams, arī palielināsim investīcijas atjaunojumās tehnoloģijās, kam ir daudz ieguvumu, kā, piemēram, sākot ar palielinātām ieguldījumu pētniecībā, kas var arī radīt jaunas darba vietas. Ņemot vērā prognozes par kravas un pasažieru pārvadājumiem, tiks samazināts pieprasījums pēc fosilajiem enerģijas avotiem, un tas veicinās ieguldījums līdz kopumā 354 miljoniem eiro. Kā nonākt līdz šim punktam? Šī noteikti vēl nav karta, taču mums ir pieturas punkti, kā nonākt līdz šim. Tas mēs saucam atjaunojamās enerģijas stratēģiju. Tas ir jānodrošina ilgtermiņa uzticama piegāde atjaunojamai enerģijai. Arī potenciāli varētu ieguldīt, lai radītu pašu piegādi atjaunojamai enerģijai. Ir pilnīgā elektricēta infrastruktūra. Tātad būs ne tikai enerģijas pārdeve lokomotīviem vai vilcieniem, taču arī Rail Baltica infrastruktūrai, pieturām, infrastruktūras apkopas objektiem un līdzīgi. Īsi ieskats šajā tematā. Mums ir jānodrošina ilgtermiņa uzticams enerģijas, atjaunojamās enerģijas piegāde. Tas bija viens arī no aspektiem, ko es iepriekš minēju, ir jābūt labai sadarbībai ar atjaunojamās enerģijas piegādātājiem. Var ieguldīt infrastruktūrā, lai radītu atjaunojamo enerģiju paši, piemēram, saules parki. And as I mentioned, this will unlock investment, will support investment in renewable energy. Mēs atbalstam ieguldījumu atjaunojamā enerģijā Baltijas reģionā. Tam ir plaša apjoma potenciāls, atbalstot izpēti, radot jaunu ekspertīzi un samazinot atkarību no ārējiem enerģijas nodrošinātājiem.
Un ar šo es vēlos beigt šo īso ievadu par to, kā mēs redzam atjaunojamās enerģijas lomu Rail Baltica projektā. Liels paldies par šo tveramo piemēru, kā Rail Baltica veicinās ilgspējīgu attīstību lietojot atjaunīgos enerģijas resursus. Un kā jau tika minēts iepriekš, kopumā mēs plānojam palielināt enerģijas patēriņu katrā Baltijas valstī par 3%. Un šie 3% būtu jāražo no atjaunīgajiem enerģijas resursiem. Un, protams, Rail Baltica noteikti veicinās investīcijas atjaunīgajos enerģijas resursos. Tas ir viens no mūsu nākotnes mērķiem. Tālāk es vēlētos mazliet attālināties no viena konkrēta piemēra uz vispārīgāku skatu, uz ilgtspēju. Došu vārdu Kamilai Vu, mūsu partneri no CBCS, lai viņi parunātu par to, kāds tieši ir Rail Baltica, kāda ir Rail Baltica loma ilgspējīgajā attīstībā. Sveiki visiem! Paldies Kristīnai par šo iespēju piedalīties šajā paneļa diskusijā. Esmu Kamila Vu, esmu CBCS pārstāve, tātad mēs sniedzam padomus infrastruktūras jautājumus, un mums ir lieliska privilēģija palīdzēt Rail Baltica ar mūsu zināšanām par to, kā ilgspējīgi strādāt. Un es vairāk varbraušu jums, kāds tieši ir Rail Baltica lomas ilgspējīgajā attīstībā. Šajā pirmajā slaidā man ir daži piemēri, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības ilgspējas mērķiem saistībā ar dzelzceļu. Ir svarīgi atzīmēt to, ka vispirms Rail Baltica ir pats par sevi ilgspējīgs projekts. Tas izlaidīs 10 reizes mazāk oglekļa emisiju nekā braucot, piemēram, ar mašīnu, aizvietojot mašīnas un kravas automašīnas ar dzelzceļu. Un tā kā Rail Baltica ir ātrvilciena risinājums, tas būs vēl efektīvāks, veicot šo pāreju un ļaus cilvēkiem efektīvāk nokļūt savos galamērķos. Šī brīža Eiropas Savienības prioritātes dzelzceļam ir mērķi tieši ilgspējīga dzelzceļa transporta veicināšanā, digitāla tehnoloģija veicināšanā un vispār pārobežu savienojumības veicināšana. Un šādā veidā tiks izdotas labākas nākotnes savienojums ar Baltijas valstīm un Eiropu. Un jo ilgāk šis projekts ilgs un kad šis projekts darbosies, šie mērķi tiks sasniegti vēl jo vairāk. Samazinās emisijas no transporta sektora un vieglāk sasniegsim oglekļa neutralitāti līdz 2050. gadam. Nākamajā slaidā es vēlētos tieši pāriet pie Rail Baltica tiešajiem devumiem ilgtspējai. Tātad šeit ir jāsasaist situācija ar ANO ilgtspējas mērķiem, un labajā pusē jūs redzat, ka ir dažādas ietekmes, ko Rail Baltica sniedz tieši ilgtspējas attīstībā. Tātad šeit ir diezgan plašs tēmu loks, ar ko Rail Baltica var sasaistīt. Un, protams, vispirms mums jāatzīmē, ka ilgtspēja ir šī brīža nepieciešamību apmierināšana, nekādā veidā neierobežojot nākotnes iespējas. Tātad šeit mēs varam runāt par ražošanu, inovāciju un infrastruktūru, par ilgtspējīgām pilsētām un kopienām, klimata rīcību un partnerību mērķu sasniegšanā. Rail Baltica vispārējais projekts veicinās labāko savienojamību starp Baltijas valstīm un ar Eiropas dzelzceļa tīklu.
tas fundamentāli mainīs to, kā cilvēki pārvietojas uz skolu, darbu, no atpūtas galamērķiem un tam līdzīgi. Un, protams, ir labi, ka šī līnija būs pilnībā elektrificēta un to darbinās atjaunīgi enerģijas resursi. Un tas noteikti ir sasaistāms ar situāciju tieši 13. mērķī, kas ir klimata rīcība, bet Rail Baltica, protams, dos mums uzlabojumus arī citās sfērās. Tālāk par tieši zaļo vīziju, ko es atstāju pēdējā slaidā, bet šis ir pelnījis uzslavas, un tas ir labs piemērs, kā Rail Baltica veicina ilgspējīgo attīstību. Ir izvirzītas 7 galvenās prioritātes, to starp ņemšanās būt nulles vides ietekmes dzelzceļam risinājumam, klimata pārmaiņu samazināšanu caur uzticamu infrastruktūru, un, protams, tiek izvēlēti arī videi draudzīgi būvniecības materiāli, un brīžos, kad tomēr šis vidas ietekmes samazinājums nav iespējams, tiek veikti kaut kādi ietekmes mazināšanas pasākumi vai kompensācijas pasākumi. Un šajā visā Rail Baltica meklē labāko praksi šajā situācijā. Un ir svarīgi visu laiku būt informētiem un saprast, kāda ir vides ietekme šim projektam. Es, protams, vēlēšos atbildēt jūsu jautājumu, bet sākumā es vēlos dalīties ar dažiem no piemēriem, kā Rail Baltica rīkojas tieši projektēšanā, būvniecībā un vispārējā darbībā. Un Rail Baltica ļoti labi strādā ar šiem jautājumiem, piemēram, ar gaisa kvalitāti, augsnes nepiesārņošanu un citiem, bet, protams, arī kopienu attīstība, sociālā vienlīdzība, iekļaušana un arī citos jautājumos, kā interesēto pušu attiecībām un arī korporatīvo vidas sociālās pārvaldības jautājumiem. Un vispār Rail Baltica ļoti labi strādā tieši šajā ilgtspējas jomā. Paldies, Kamila. Paldies par šo noderīgo informāciju, kā jau tu stāstīji. Kad mēs domājam par ilgtspēju, pirmā lieta, kas nāk prātā, ir vide un ietekme uz vidi, bet ir arī citas sfēras, kurā mums ir jādomā, kur jāpievērš uzmanība, kā mēs ietekmējam citas jomas. Jūs jau minējāt ražošanu, jūs minējāt sabiedrību, jūs minējāt arī ekonomiku, kultūras mantojumu, ļoti daudz dažādu jomu, arī projekta pārvaldība. Šis viss ietekmē ilgtspēju un ietekmē to, kā mēs rīkojamies. Kā jau jūs teicāt, mērķis ir uzturēt vidi, kurā mēs dzīvojam, arī nākotnē. Un, lai gan mēs vēl aizvien analizējam un pētām un cenšamies identificēt visas šīs labās lietas, ko mēs jau darām Rail Baltica projekta ietvaros, es tā, Iveti, vēlējos tev jautāt. Kā mēs varam pārliecināties, ka šīs apņemšanās, kuras mēs vēlamies priekš sevis definēt, kā mēs varam nodrošināt, ka šīs apņemšanās kļūst par realitāti? Ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā sarežģīts jautājums, līdz ar to tāda arī būs atbilde. Tā būs kombinācija. Pirmkārt, pieeja ilgtspējai ir jābūt sistēmiskai, ir jābūt skaidrai izpratnei starp visām iesaistītajām pusēm, kas ir ļoti svarīgi sevišķi tik liela mēroga projektiem, kāds ir Rail Baltica, kad ir tik daudz iesaistīto daļu. Gan augstākā līmeņa darbiniekiem, gan zemāka līmeņa darbiniekiem ir jāizprot šie principi un mērķi.
Un šo nevar uzsvērt pietiekami bieži. Tas ir ļoti svarīgi. Un šī ir jaunā norma. Un tādas lietas kā kultūras vērtības, un tas arī ir jāuzsver. Tas nestrādās, ja tas nenāks no sirds. Tad visam jānāk no uzņēmuma sirds, bet pāri tam visam es vēlos pieminēt vēl vienu lietu. Īpaši, ja mēs runājam par uzņēmējdarbības vidi un par piegādātājiem, un lai mēs to runājam visiem saprotamā valodā, vai ir pieprasījums pēc ilgspējīgas pieejas, un vai no tā ir ieguvumi, jo vispār dzīvē tas ir labs balans. Dzīvē, ka mums ir jābūt kādām regulējošām darbībām un aspektiem, kas mums kaut ko pieprasa, bet ir jābūt šim pašam dzinulim un sapratnē, ka mēs no tā kaut ko iegūstam. Un mēs, un ar mēs, es domāju, Eiropu kā tādu, mums mainās vide tieši ilgspējas praksē. Tādēļ, ka mums ir šīs regulas, kas mūs ierobežo. Un mēs noteikti, mums arī ir jāziņo par to, kāda ir mūsu ilgspējas veiktspēja. Un kopā ar mūsu esošajiem un nākotnes piegādātājiem mēs esam iepīti šādā neredzamā tīklā, ka ir šie izejas dati, kas kļūst par ieejas datiem kādam citam. Līdz ar to mums ir jāsastrādājas, mums vajag piekļūt datiem no citiem, un ka mums jāzina, ka mēs iegūstam no mūsu partneru un piegādātāju veiksmīgas darbības. Un tiks veikta šī datos balstītā analīze ne tikai par ilgspējas aspektiem, bet arī par ekonomikas un finansiālajiem aspektiem, par laika resursu efektīvu izmantošanu. Kad mēs redzēsim šos ieguvumus, mēs mācīsimies viens no otra. Un no šāda skatu punkta šis ceļš vairs nav apstādināms, un šī apņemšanās strādāt, tas ir ļoti labs laiks priekš šādas apņemšanās. Un mums atkal ir jāpārskata savi ilgspējas mērķi, un ir labi, ka mums ir šāda diskusija šajā webinārā šodien. Un tātad jāatzīmē, ka šī griba apņemties izpildīt šos ilgtspējas principus un arī veids, kā mēs ieviešam, vērtējam un uzraugam mūsu veikumu. Un šeit es vēlos varbūt vaicāt Kamilai. Tev ir pieeja ne tikai Rail Baltica, bet arī citiem projektiem pasaulē. Vai tu varētu mums vairāk pastāstīt, kādas mācības Rail Baltica var iegūt no tirgus vai no pieredzēm citviet? Un arī otrādāk, ko tirgus varētu mācīties no Rail Baltica, kas ir megaprojekts, kas ir pirmais šāda veida projekts, kas ievieš kaut ko pilnīgi jaunu, vai tu varētu dalīties ar savu pieredzi? Jā, paldies, Kristīna. Jā, es domāju, ka tu ļoti labi to pateici, ka mēs varam mācīties cits no cita. No tirgus perspektīvas, tā kā Rail Baltica ir pilnībā jauns projekts dzelzceļā, tam nav varbūt tik daudz problēmu kā iepriekšējiem dzelzceļa projektiem. Tad šīm projektiem iespējas ieviest pašus jaunākos ilgtspējas principus. Tātad citi var mācīties no tā, kā Rail Baltica izvēlas ieviest dažādas risinājumus, kā piemēram ilgtspējīgu projektēšanu un darbību un būvniecību. Tajā pašā laikā tirgus mums sniedz lielu ekspertīzes, daudz pieredzes
caur savu daudzveidību, un tādā veidā tiek veicināta ilgspēja. Real Baltica cerams izdosies ieviest vislabākās prakses no tirgus un turpināt mācīties arī no citām dzelzceļa līnijām. Un katrā vietā, protams, ilgspēja tiek definēta citādāk, un Real Baltica pati iet savu ceļu, kas noteikti būs interesanti arī tirgumu mācīties no šī projekta. Un es domāju, ka viens no galvenajiem aspektiem tirgumu, kamēr Real Baltica progresē savā projekta ieviešanā un pārējot no būvniecības līdz pašai dzelzceļa izmantošanai, ir ļoti svarīgi plānot šo izmantošanu. Un es redzu, ka Real Baltica jau šīs ilgspējas prakses ievieš, piemēram, vides jautājumu respektēšanā un tam līdzīgi. Un es ceru, ka arī nākotnes projekta stadijas vislabākajā veidā un pēc spējām sekos šiem ilgspējas mērķiem. Bet ir arī cita puse, ir jānodrošina, ka tiek nodrošināti labi pakalpojumi pasažieriem, labi tiek veikta apkope un uzturēšana. Un visas šīs jomas ir saistītas ar ilgspēju, tās var darīt ilgspējīgi, tas arī ir jāatzīmē. Paldies, Kamila! Lai turpinātu ar šo tēmu, es vēlētos jautāt jums, Iveta. Jūs šajā projektā piedalāties jau diezgan ilgu laiku un esat tuvu sekojusi Real Baltica infrastruktūras projektam. Vai jūs varat nosaukt vēl kādus labus piemērus, kurus esat pieredzējusi, kuru jau šobrīd demonstrē mūsu vēl piedalīties pienesumu kopīgai attīstībai? Ar cilvēku, kas strādā ar vīdi, es, protams, vēlos sniegt kādus piemērus no šīs jomas, kā mēs darbojamies ar vidas ietekmi un kā mēs mēģinām to samazināt. Taču, vadoties pēc konteksta, kas ir šīs dienas klausītājs šobrīd, es, protams, varētu arī uz to paskatīties no iepirkuma skata. Ļoti detalizēta tehniska informācija mēs varam dalīties citā formātā, taču, lai saprast principus, katreiz, kad veicam iepirkumu, arī ilgspējības aspekti tiek ņemti vērā un tiek pielāgoti pakalpojumiem. Mēs veicam iepirkumus arī vērojot tirgu, skatoties, kādas ir iespējas. Viens piemērs, ko es varētu nosaukt, kā mēs darām būvniecības iepirkumos, protams, ar viņiem darbojas citādi atšķirīgās valstīs, ir lielāku un mazāku, kas tos apvieno, ir tas, ka ir tehniskas prasības būvniecība attiecībā uz vidi, un tās nosaka, kā līdz kādam līmenim mums ir jādarbojas ar noteiktiem vidas aspektiem būvniecībā. Un līguma uzņēmējiem ir nepieciešams attīstīt vidas būvniecības principus, kas ir iekļauti vidas pārvaldības stratēģijā. Viņiem ir jāsniedz piedāvājumi enerģijas efektīvā izmantošanu, kā izmantot zaļāku veidu degvielu, ko izmantot gan uz vietas, gan attālināt. Pārstrādājumu materiālu izmantošanu. Pat tik specifiski iepirkumos varbūt tik definēti kritēriji, lai parādītu pārstrādājumu materiālu apjomu, izmantojumu, piemēram, konkrētos materiālos, ir noteikti prasības, kurām mēs sekojam un kuras pārbaudām. Lielākais izaicinājums visiem mums, lai mēs sastrādātos, ir
apstrādāt un informācijas apmaiņa, kad notiek būvniecība, pārvaldīt šo informāciju veidā, lai mēs to varam efektīvi paņemt, analizēt un tā būtu savienojama ar tehnoloģiju. Šīs lietas šobrīd ir tās, ar ko mēs strādājam, ko mēs izskatām, kā ātrāk viņas apstrādāt, kā to efektīvāk darīt. Jo ir daudz iesaistīto pušu šajā ilgspējības sniegumā, mums ir jāsaprot, kā ātri un izmaksas izdevīgi to uzlabot. Un apstrādāt tas nav tikai par darba sniegumu, taču kā īstenot šos datus un kā tos apstrādāt un salīdzināt. Kad analizējām vidas ietekmi, ko rada Rail Baltica, arī būvniecības periodā, mēs pamanījām, ka patiesībā mēs radām negatīvu ietekmi, piemēram, trokšņa piesārņojums vai gaisa piesārņojums. Vai jūs zināt, kādi ir konkrēti mērķi, kas tiek pieņemti, pielāgot mūsu būvniecības objektos, lai šo ietekmi samazinātu? Protams, ir darbības, kas tiek darītas, tās jau ir iekļautas projektā, lai infrastruktūra, kas tiktu beigās sagatavota, lai nākotnē infrastruktūras izmantošana neradīt negatīvu ietekmi dabai un sabiedrībai, daudziem citiem vidas aspektiem. Un te, protams, iekļauj arī trokšņa barjeru būvēšanu vai vibrācijas ietekmes samazināšanu un citas lietas. Ir arī trokšņa, vibrācijas, citu traucējumu būvniecībā, kuri ir jāņem vērā jau būvniecības posmā, tiem, kas veids būvniecību, viņiem ir jābūt pārvaldības plāniem, kā pārvaldīt putekļus no būvniecības objektu, un mēs reaģējam uz sūdzībām, kas tiek saņemtas būvniecības laikā, jo ir ļoti svarīgi ne tikai domāt, ka jūsu veikums nerada traucējums, taču arī klausīties vietējās kopienās, vai ir, lai saprastu, ir nepieciešams kāds koriģējošs darbības. Šis ir liels projekts. Mēs saprotam, ka mēs radam ko jaunu starp 3 valstīm, un mēs saprotam, kāda ir ieguvuma no projekta, taču tas ir diezgan ilgs laiks, kamēr mēs būvējam. Mums ir jādzīvo blakus šīm būvniecībai, tātad vietēji iedzīvotājiem, kas gaida, kamēr šī infrastruktūra tiks uzbūvēta, ir darbības būvniecības laikā, gan arī tādas, kas paliks pēc tam, kad infrastruktūra tiks nodot, lai nebūtu likuma prasību pārkāpumu. Paldies! Kamila, es vēlētos vērsties atkal pie jums. Jūs esat ārējais konsultants šim projektam, tādēļ jūs varat skatīties uz projekta veikumu nedaudz no malas, kā, protams, mēs šobrīd strādājam ļoti cieši kopā. Es vēlētos pajautāt, kā jūs redzat, kas būtu jūsu ieteikumi Rail Baltica īstenotājiem, piegādātājiem, līguma uzņēmējiem, kāds būtu galvenie virzieni, uz kuriem Rail Balticai vajadzētu koncentrēties, lai sekmētu ilgspējīgu attīstību un pēc iespējas vairāk tai pienestu. Paldies! Manuprāt, Ivet jau ļoti labi ir runājis par dažādiem virzieniem, ilgspējīgas attīstības virzieniem, un tiem jau ir pienesums no visām īstenojušajām pusēm būvniecības procesā, un es domāju, ka Rail Baltica ir svarīgi turpināt ar šo trajektoriju, nepieciešams izsekot šiem datiem un radīt kopēju matriks, ko regulāri varētu uzraudzīt, izraudzīt un apstiprināt,
izvērtēt un apstiprināt. Vēl viens aspekts, lai vēl konkrētāk sekmētu ilgspējīgu attīstību, ir turpināt integrēt citas ilgspējības matricas iepirkuma procesos, tā ka ilgspējība viennozīmīgi ir daļa no tā, ko sagaida no līguma uzņēmējiem. Arī sociālās dimensijā, piemēram, tas varētu būt tieši iepirkumiem svarīgi. Es domāju, ka projekta sociālās dimensijas šajā virzienā, šis virziens kļūst ļoti svarīgs. Ir svarīgi, lai projekts ņemtu vērā iekļaušanu un integrāciju dažādiem pasažieru segmentiem, lai šis projekts varētu kalpot gan studentiem, gan cilvēkiem ar invaliditātēm, gan citu veidu pasažieriem. Kas, manuprāt, vēl ir ļoti svarīgi īstenošanas laikā un pēc tam ir, ka jāpārliecinās, lai projekts cik vien iespējams izmantotu tehnoloģijas priekšrocības, kā es zinu. Ka Baltika jau ir darījusi savu darbu, piemēram, telekomunikācija, enerģijas infrastruktūra, kur arī tiek novērot ilgspējību. Ir princips, ka mums vēlamies pārliecināties, ka mēs darām visu, lai šī tehnoloģija ir nepieciešama, lai tas būtu ilgspējīgi. Kopumā Baltika, manuprāt, jau virzās pareizajā virzienā, kā daļa no ilgspējības izpētes, tā ir daļa no šīs, ir jāatstāda matriks, lai varētu kopā strādāt, lai pārliecināties, ka dažādas ilgspējības dimensijas attīstās un ka tās tiek uzlabotas laika gaitā. Paldies, Kamila. Manuprāt, mūsu piegādātāji vēl joprojām klausās, gan šī brīža, gan nākotnes piegādātāji. Man jautājums ir jums, Iveta. Tas, jūsuprāt, ir tas, ko mūsu piegādātāji nākotnē var gaidīt no Rail Baltica, ņemot vērā augošo uzsvaru ilgspējības principiem un ilgspējībām praksēm. Dažos vārdos es teiktu, un tas attiec arī uz mums, tieši tāpat kā uz piegādātājiem, visiem arī šajā kontekstā ar jauno ilgspējības ziņošanu, manuprāt, svarīgs aspekts ir caurskatāmība un iespējas izmērīt šos aspektus. Mūsdienās attīstās, un svarīgi lielākajā daļā uzņēmējdarbības Eiropā un mums, ka tad pieņemams, izmērams, tas ir ļoti svarīgi vārdi ilgspējības stratēģijā, un es domāju, ka tas svarīgi arī daudziem mūsu partneriem, tas, kā mēs to daram un nonākam pie punkta, ka tas vairs nav sarežģīti, tas kļūst viegli, ka mēs varam dalīties ar informāciju viegli. Ir laba kombinācija starp ilgspējīgu un gudru. Mēs šobrīd, kā iepriekš minēju, pārskatām savu ilgspējības politiku, lai saprastu, kādi ir rīki, ko tam var izmantot. Un kādi ir konkrēti mērķi, kurus vēlamies sasniegt. Vairākas jau minēja kolēģi Bū, un mēs viņos ieskatīsimies. Viens no tiem noteikti ir tehnoloģijas izmantošana, digitalizācija, arī to gudru. Mēs arī paši veicam izpēt šajos virzienos, ticamāk, ļoti priecāsimies par visiem piegādātāju labiem piemēriem, kas mums noteikti nākamajos gados parādīs, kā to izdarīt ļoti gudri, kā ātri izsekot informācijai un arī izmaksu efektīvi. Laika ziņā efektīvi to izmantot. Gan novērtēšanā, gan ziņošanā.
Šeit arī ir iepirkuma aspekts. Es uzskatu, ka iepirkuma ar katru gadu stiprinās zaļos kritērijus, kas ir orientēti uz karbonu samazināšanu, cirkulāro ekonomiju un materiālu pārstrādi, jo šobrīd ir visaptvarošu tirgu. Darbības, kas ir šobrīd ir ar Baltika ģimenē, mēs strādājam un partneri, kas šo projektu īsteno 3 valstīs, mēs strādājam ar pie klimata pārvaldes plāna, kas būtu dokuments, kas tieši norādītu, kādas darbības mēs varam veikt klimata uzlabošanai visos projektu posmos. Mēs šobrīd izskatām visas darbības, ko darīt, lai samazinātu karbonizāciju projektu laikā, kas ir svarīgi arī infrastruktūras būvniecības projektiem. Mums ir viens virziens, kurā mēs šobrīd skatāmies, lai šīs darbības definētu, lai tās būtu izmērams. Ir vairākas lietas, kas šobrīd ir procesā un mūs visus ietekmēs, jo es teiktu, šis ir skaists laiks, kurā tiek radīts pieprasījums ilgspējībai, ir skaidri mērķi, noteikti arī Eiropai, jūs varat nosaukt, piemēram, oglekļa samazināšanas mērķi Eiropai, tie ir ļoti ambiciozi. 2050. gadā mums visiem tur būs jābūt, ir jāparāda mūsu pienesums un kā mēs dodamies oglekļa neutralitātes virzienā. Un tie mums visiem būs ļoti aktuāli Eiropā nākamajos gados. Paldies, Iveta, man liekas, tu ļoti labi apkopoji galvenos punktus, kas mums visiem ir jāatcerās: caurskatāmība, atbildības uzņemšanās, uzraudzība un ziņošana. Un ar šo principu ieviešanu dažādās sfērās un mūsu dažādos aspektos mūsu ikdienas darbām, tādā veidā mēs varam gūt panākumus un varam dot ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Un Rail Baltica ir sarežģīts, komplicēts infrastruktūras projekts. Tas nav tikai dzelzceļš, tie ir digitāli risinājumi, tehnoloģijas, pakalpojumi, kurus mēs projektējam, integrācija ar vidi, kurā mēs novietojam Rail Baltica. Ietekme ir jūtama dažādos līmeņos un dažādās sfērās, un mums ir jāpārliecinās, ka mēs veicam vairāk pozitīvas ietekmes un ka mēs samazinām negatīvo ietekmi, cik vien iespējams, it sevišķi būvniecības periodā. Kā jau es sākotnēji minēju, mēs esam ilgtspējas pētniecības procesā. Mēs gaidām, ka šis pētījums beigsies vasaras vidū šogad, un mēs gaidām jaunus principus, kas tiks definēti un ieviesti Rail Baltica projektā, kā arī būs indikātori, kas mums ļaus mērīt mūsu veikumu, cik labi mēs pieturamies pie mūsu mērķiem un principiem, tad tas vēl nāks. Tātad uzturiet kontaktu ar mums, esiet mums tuvu un būvēsim Rail Baltica kopā. Paldies visiem par šodienu un tiksimies nākotnes pasākumos.